Labdien! Esam sanākuši uz pēdējo sesiju par kultūras mantojumu un teritorijas attīstību, kā šīs divas jomas sadzīvo. Viņas ir viennozīmīgi savstarpēji konfliktējošas vai sadzīvojošas, un tad mūsu uzdevums ir šovakar parunāties par šo. Mūsu sarunu dalībnieki viesi ir Mārtiņš Mintaurs no bibliotēkas, Nacionālās bibliotēkas un arī jau humanitāro zinātņu fakultātes vēstures un arheoloģijas nodaļas. Tad pārstāvēs pētniecību, kultūras mantojumu jomu, arhitektūru, mākslu, droši vien arī kaut kādā mērā. Mantojums plašs iedziens. Jā, tad mums ir Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes Rīgas reģionālās nodaļas vadītāja, galvenā inspektore Ieva Marta. Tātad pārvalda redz visu, kas notiek ar kultūras mantojumu, ir tiešā kontaktā arī ar attīstītājiem. Un tad mums ir Mārcis Kalniņš, Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes vēstures arheoloģijas nodaļas pētnieks, vēstures institūta pētnieks un arī Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes kultūras vērtību aprites eksperts kaut kā. Tā jau, jā. Jebkurā gadījumā es jūs stādīju priekšā, bet es labprāt gribētu, lai jūs arī katrs pats par sevi nedaudz vairāk tā kā pastāstiet, bet varbūt iesākumā caur tādu tā kā jūsu redzējumu par vispār aktualitātēm kultūras mantojumā, jūs stādāt sevi priekšā paplašinātāk nekā to es izdarīju, un tad arī no sava skatījuma paudiet savas idejas par to, kas tad šobrīd ir aktuāls tieši kultūras mantojumu un teritoriju attīstību kontekstā. Jūsu redzējumā. Tā, sāksim ar, varbūt dāmu, Ievu. Sievietēm priekšroka visos bīstamos gadījumos. Tie aktuālākie droši vien ir attīstība, kas notiek. Un šobrīd diezgan strauji. Tas ir gan Rail Baltica, gan arī dažādu ceļu paplasināšanas. Un kā notiek tā sadarbība, lai būtu gan kultūras mantojums, gan arī notiktu pilsētas un attīstība. Un tieši, ja mēs vairāk runājam par šo, par Salaspils novadu, Ķekavu, un kas ir tuvākie šeit, tad te arī ļoti daudz nāk iekšā tieši ceļi. Jaunu ceļu būvniecība un arī jaunu ciematu būvniecība un infrastruktūra, kas arī rada daudz sarunas. Un tas svarīgākais droši vien ir panākt kaut kādu kompromisu un gan arī skaidrot, kāpēc varbūt šoreiz nevajag darīt tā un kāpēc jādara savādāk. Un tā, pārsvarā ir sarunas un komunikācija. Tad Mārtiņ. Jā. Tā kā es Salaspilī dzīvoju jau 40 gadus, tad es vairāk vai mazāk esmu saistīts ar to, kas ir Salaspils novada kultūras mantojums, un savulaik strādāju arī Daugavas muzejā. Prieks par to joprojām, ka bija tāda izdevība un arī būt tieši kultūras pieminekļi, kas ir Daugavas muzeja teritorija, gan muiža, gan parks, kur mēs šodien atrodamies, un protams, visa Daugavas piekraste, lai cik tā ir pārveidota līdz Rīgas skaista celtniecība. Es domāju, ka mēs jau dzirdējām šodien abās iepriekšējās sarunās arī to vienu no tām galvenajām lietām, kas ir svarīga attiecībā uz kultūras mantojumu. Tas ir, kā veidojas attiecības starp kultūras mantojuma īpašniekiem vai valdītājiem un pārējo sabiedrību. Mums, kas staigājam pa parku, kas klejojam pa Daugavas krastiem vai meklējam kādu interesantu vietu vai kā turisti vai vienkārši kā ziņkārīgi iedzīvotāji. Un tāpēc, protams, ka mēs redzam arī, kā laika gaitā ir mainījusies ainava, kas ir noticis ar to vai citu objektu, ar to vai citu pieminekli. Mēs jau te pirms ierakstu runājām, ka ir patīkami redzēt Salaspils kontekstā, ka arī Svētā Jūra baznīcas trupas ir konservētas pēc, jau jāsaka, arī vairāk nekā pēc 40 gadiem. Tās drupas ir mēģinājums savest kārtībā un arī labi iekārtot apkārtni. Tā kā var atrast arī tādus gaišus un labus piemērus, jo parasti jau mēs vienmēr atceramies un pamanām to, kas iet šķārsām vai kas nav izdarīts vai kas nav īsti līdz galam paveikts. Bet es domāju, ka tur tā mūžīgā tēma
par ko mēs šodien runāsim, par ko varētu runāt vēl arī vairākas citas reizes, proti, ko mēs paši darām ar savu kultūras mantojumu un kas ar to laika gaitā notiek. Vai mēs to varam izmantot, kā mēs to varam izmantot, vai tā mums ir nasta, vai tā ir problēma īpašniekam, ka viņa zemē uz viņam piederošās teritorijas ir arheoloģijas piemineklis vai arhitektūras piemineklis vai kādas drupas vai kāda vēsturiska notikuma vieta. Kā mēs zinām, to objektu ir daudz un tie ir dažādi. Kādi atrodas valsts aizsargājuma objektu sarakstā un arī tās pieminekļu kategorijas ir dažādas, nacionālas nozīmes, vietējas nozīmes pieminekļi. Tāpēc tur vienmēr droši vien, ka būs dažādi jautājumi starp pieminekļu īpašniekiem, pieminekļu aizsardzības organizācijām un iestādēm un pārējo publiko vai sabiedrību, kurus droši vien, ka kultūras mantojums interesē tā viļņveidīgi. Ja ir kāda reklāmas kampaņa, ja mūs, teiksim, skolas laikā aizved uz kādu pilskalnu vai uz kādu ievērojumu vietu, ne tikai uz Turaidu vai Rundāli, bet arī uz Doli, piemēram. Ja, tad, ja mēs iemācāmies, ka tas ir interesanti un tas ir vērtīgi, redzēt dabā dzīvu kultūras mantojuma objektu, tad arī tā interese sabiedrībā rodas. Bet tālāk jau viss ir diezgan lielā nejaušības varā, kas notiek tālāk ar objektiem. Ļoti plaši. Jā, Mārci? Es braucot uz šeit arī pārdomāju par šo jautājumu, kas ir tāds aktuāls un notiekošs sabiedrībā. Un no viena lieta ir jāsaka, ko Mārtiņš jau minēja, ja mēs domājam par tādu arheoloģiju un senvēsturi vai aizvēsturi vai vienkārši pētniecību, kad šobrīd, diemžēl, tā līkne ir lejupējoša. To mēs redzam gan sabiedrībā, gan arī studentos mūsu fakultātes, vai ne? Un, kā es minēju, arī sabiedrībā, bet tas nav tikai Latvijas problēma, tā ir vispār diezgan liela Eiropas problēma. Un tas ir saistīts ar tīri cilvēku uzskatu maiņu, kas mēs šobrīd ejam uz globālismu, un tas nozīmē, ka līdz ko mēs skatāmies visu stipri plašāk un cenšamies iekļauties plašākā kaut kādā sabiedrībā, mēs zaudējam to fokusu uz vietējām lietām. Tā tas, diemžēl, ir, un to mēs arī jūtam gan arheoloģijā, tīri fakta pēc, ka mums pamazām sāk arī pietrūkt speciālistu. Savā ziņā tas ir ļoti labi, ka notiek šie lielie attīstības projekti, Rail Baltics un tam līdzīgi, tāpat Rīga, būvniecības un viss. Tas, tā teikt, valstiskā mērogā ir ļoti labi, bet no zinātniskā viedokļa tas, kas mūs raisa bažas, ir tas, ka, ja teiksim, šāds lielāks objekts sāk, vairāk lielāku objektu notiek vienlaicīgi, mums var gadīties problēma, ka mums pietrūkst to zinātnieku un pētnieku, kuru uzraudzībā tad, teiksim, var notikt šī zinātniskā iznīcināšana šo objektu, kas arī notiks, jo šī infrastruktūra ir jābūvē. Mēs nevaram dzīvot muzejā, vai ne? Un tā ir viena no tādām lietām. Tieši domājot par šo apkārtni, kā mēs zinām, ir tik pieminēts Hess, tad mums ir šis Dolas sala un Rīgas Hess un tuvākā apkārtne Salaspils kalpo kā labs piemērs, drīzāk kā vienkārši piemērs, mēs tā varētu teikt, kā notiek šādu objektu un kultūras mantojuma miedarbība. Galu galā, ja es nekļūdos, tieši nesen skatījos Graudoņa uzskaitē, bija 21 objekts, kas ir valsts nozīmes arheoloģijas objekts, bijis savā laikā. Rīgas rajonā kādreiz. Jā, kas ir zem ūdens tepatās blakus, daļa ir izpētīta šodien tieši braucot pāri, domāju par Ķivūtu kalnu, kam mēs braucām pāri, un katru dienu cilvēku brauc pāri, pēc tur vienkārši ir uzbūvēta virsū Hessā tieši ceļi, tieši zem ceļa viņš būtiski sanāk, jā. Tajā pašā laikā, šī miedarbība starp sabiedrību, īpašnieku un vispār interesi par mantojumu, viņa ir tāda, kā jau Mārtiņš teica, viņveidīga. Mēs te tieši nesen ar kolēģi plānojām, ka varētu Klaņģkalnā te kaut ko papētīt, nevarējām atrast īpašnieku. Tāpēc īpašnieks ir firma, kurai, nevar atrast, vai ne, cilvēki, kas te parakstīs papīru. Tā arī ir viena no problēmām, ko mēs esam saskārušies. Arī mēs, es gan tieši nepiedalījos, nebija tajos posmos, kas skāra šo teritoriju, Rail Baltica, mums bija Rīga un Vidzeme, kur tieši gājām arī apzināšanās, bet tā arī bija problēma, vienkārši sadzīt īpašnieku rokās, zemes īpašnieku rokās, ņemot vērā, ka daļa īpašumu ir juridiski personas un nevienmēr Latvijā reģistrēts juridisks personas,
ļoti daudz dažādu šo aspektu patiesībā. Jā. Apkopojot visas tur sajūta tādas galvenās idejas, tad pirmais ir tas, ka ir kultūra, sabiedrības izpratnē par kultūras mantojumu pamatā vispār ir izglītība. Ja? Mārtiņš pieminēja vešanu ekskursijās uz objektiem, līdz ar to tā teikt iekodēts, caur izglītības sistēmu tiek iekodēts, kuri objekti ir vērtīgi un kuri ir tātad līdz ar to sargājami. Ja? Un tad ir jautājums, kas notiek ar tiem, par kuriem viņi nezina un kāda ir viņu attieksme par to, ko viņi nezina. Ja? Tas ir viens, tad Mārcis ieskicēja ļoti labi tādu virzienu, ka vispār sabiedrībā notiek tāda, tu minēji globālos redzējumus. Tas nozīmē, mēs skatāmies tālumā, un to, kas ir mums apkārt, tas mums mazāk interesē. Tas nozīmē, mēs ne īsti līdz galam pilnvērtīgi novērtējam tos savu kultūras mantojumu. Ja. Tātad jautājums, ko varētu darīt, labi, te ir principā pētnieki un pārvaldes pārstāvji. Ja? Kā jūs domājat, kas būtu jādara, lai, vai jūs to saskatāt kā problēmu? Ja? Tas ir vienkārši es to jūtu, tā kā cilvēkiem tiek pastāstīts, ja, ka lūk, šie 5 objekti mums ir vērtīgi, viņi ir zināmi jau no 19. gadsimta pieņemsim, ja, un tos mēs sargāsim, bet par pārējo tad mums pietiek ar šiem 5, vai tāda situācija būtu akceptējama. Ja es varu teikt, man liekas, ka nav jau varbūt pavisam tik traki, jo svarīgi ir vietējā kopiena. Un mēs jau arī šeit dzirdējām, kad kaimiņi savā starpā pazīstam, un ja viņi ir vēlas pastāvēt par savu apkārtni, tad viņi arī daudz ko spēj panākt. Un tas ir, cik viņi ļoti spēj sadarboties savā starpā un arī aizstāvēt savu apkārtni. Un ja viņiem ir svarīgi tā apkārtne, kas viņiem ir, lai viņi saglabājas tādu, kādi viņi ir. Un tas ir arī skolas. Ja skolās ir kaut vai tāds novadbēdniecības pulciņš, bet varbūt tagad viņi nosauc kaut kā nedaudz savādāk, un viņi pēta savu apkārtni, tad tas arī ļoti daudz palīdz. Bet tas ir atkarīgs, kādi ir cilvēki un vai viņiem ir kāds vadītājs, kas spēj to parādīt. Bet vai tas tomēr nav tā, ka tas paliek tādā iekšējā, tādā mums priekš prieka tādā darbības fonā, ja? Jomā, nozarē, līmenī. Jo, ja mēs paskatāmies uz kultūras pieminieku sarakstu, ja, tad, kas ir pēdējās 10 gadēs pievienojies kopš 98. gada mums apkārt esošajos novados, ja, tad tur ir ļoti maz jaunatklātu objektu. Pāris katrā novadā, ja nemaldos. Tu zini, kā es par šo arī laiciem esmu domājis, kāpēc tā tas ir. Ja tu pastīsies Latvijas kartē, ir novadi un rajoni, kur ir vairāk, daudz, un tad ir vietas, kur ir maz. Šajā gadījumā šeit apkārt ir viena lieta, kad Daugavas Lejtec jau pati par sevi ir bijusi fokusā, vismaz zinātniskā fokusā, jau ļoti ilgstoši, ja, jo te jau ir ļoti daudz, kas ir zināms, vai ne? Tas, protams, neizslēdz iespēju, ka kaut kas jauns var atklāties. Bet tas, kāpēc ļoti bieži arī, teiksim, citur ir daudz vairāk tiek atklāts, no pētnieciskā viedokļa, es tā domāju, raugoties ir tas, kad ir kāds pētnieks vai individuāla grupa vai individuāls pētnieks, kuram interesē un viņš fokusējas uz to. Tas tāpat kā mūs, interesē tur Burtnieku ezers, vai ne? Mēs katru gadu braucam apzināšanās tur, vai ne? Līdz ar to mums tur ir pieaugušas tās apmetnes zināmās vietas, kas varētu būt cilvēku dzīvesvietas no 4 zināmajām, kas bija 20. gadsimta sākumā. Tas ir 20. gadsimta beigās, 21. gadsimta sākumā. Šobrīd mums ir kaut kādas, man tagad ir vēl samelot, pie 40 jau zināmas. Ja? Tāpēc, ka mēs vienkārši regulāri, sistemātiski to darām. Tas ir Igaunijas piemērs arī. Vai šīs Burtnieku vietas nonāk arī aizsardzībā? Informāciju mēs sniedzam pārvaldē, līdz ar to tas ir laika jautājums visticamākais. Tur ir jāizvērtē, vai visas vietas ir vajadzīgas aizsargāt, arī cik viņas ir sapostītas vai ne. Bet, ik pa laiciem kaut kas arī, tā teikt, nonāk. Un tas, ko es gribēju šajā visā sakarā teikt, ir tas, ka, teiksim, ja mēs skatāmies uz šo reģionu, pēc lielajām izpētēm, kas faktiski notika 70. gados, ja, viņš vairs nav bijis tādā izteiktā pētnieki, mēs tiešām domājam par aizvēsturi un arī viduslaikiem, nav bijis tādā izteiktā fokusā.
Nav bijis neviens tāds pētnieks, kas tik ļoti degtu par šo teritoriju, ka viņš tur staigātu, runātu ar vietējiem un mēģinātu vēl papildus informāciju dabūt. Es tikai varētu piebilst to, ka tā ir ļoti liela problēma, jo ir izveidojies maldīgs priekšstats, ka viss Daugavas Leitecas reģions ir apzināts, izpētīts un principā te neko jaunu mēs nevaram atklāt. Ja mēs iedziļinātos, kuras teritorijas ir apzinātas, kurās zonās ir veikta apzināšana un izpēta, skaudri konstatēt, tie ir pārsimts metri no tā laika Daugavas krasta, respektīvi, vai arī apsludinājums kartās zonas, principā. Viss, kas palika neapludināts, palika arī neizpētīts un, principā, arī neapzināts. Līdz ar to tagad sanāk tā, ka pētnieki uzskata, vai lielākā daļa pētnieku uzskata, ka te jau neko jaunu mēs iespējīgi neatklāsim un nemeklējam. Viņi aiziet tagad uz Kurzem, kas līdz tam bija nepelnīti atstāta novārtā. Bet kas paliek šeit? Tieši šeit būvējās jauni ciemati, varbūt ne ciemati kā plānotā formā, ja? Stihiski, tieši tā. Viens cilvēks dabū kredītu uz ceļu māju, otrs dabū kredītu uz ceļu māju, trešais, cits varbūt paņem kredītu uz ceļu 5 mājas, tālāk notirgo. Notiek tāda stihiska attīstība, un šīs stihiskās attīstības fonā, kur paliek tā teiksim, likuma prasīta apzināšana, kontrolēta kaut kāda pārvaldība, jo tas notiek tomēr diezgan stihiski. Te ir vairāk arī tāda ir pašvaldība. Ir pašvaldības, kamēr ievērš savus stingrus noteikumus arī uz kaut vai Rīgā uz arhitektūru, kur katrai ēkai ir jānosaka kultūra vēsturiskā vērtība. Un ja pašvaldība nolemtu, ka katra vieta tomēr pirms tam ir jāizpēta, pirms tur kaut ko ceļu vai nezinu, izcērt kokus vai pārbūvē ļoti, tad tas arī varētu būt tas, kas arī apzina jaunās vietas. Jo, tā no gabala pateikt uzreiz jau nevar. Ja pašvaldība to nosakos savos noteikumos, kad vajag tomēr pirms tam to vietu kaut cik izpētīt, vai arī tas arī nāktu par labu. Bet jums kā pārvaldes pārstāvē neliekas, ka tā ir problēma, kur pārvaldei vajadzētu tad iejaukties, ja pašvaldība to nedara? Pārvalde jau cenšas. Jautājums ir par apjomu. Vai par katru māju tas ir tik ļoti fiziski iespējams. Bet es vairāk runāju par sistēmisku problēmu, ja? Ka nevis, ka vienu māju tur pārbūvēja vai vienā vietā uzbūvēja māju, bet ka principā ir jūtama tāda sistēma, ka nenotiek, sistemātiski netiek līdz galam tas darīts un ka pastāv sistēmiski tomēr problēma. Tad ir jāpārdomā. Ja es pareizi sapratu Aivaru jautājumu, tad tas ir jautājums par to, vai valsts var izvirzīt kaut kādas prasības, teiksim, pašvaldībām noteikti minimālo standartu, kas būtu jāņem vērā tajos pašos apbūves noteikumos, ka, piemēram, vai pēc chronoloģiskā principa vai pēc kāda cita, ja teritorijā, uz kuru šie pašvaldības apbūves noteikumi attiecas, ir tāda un tāda veida objekti vai tāda un tāda laika perioda objekti, tad ir jāievēro tas un tas. Tas jau tiek darīts. Tas jau tiek darīts. Pārējais ir atkarīgs no pašvaldības, teiksim, ko viņi tajos... Ko viņi ieliek tālāk. Jā. Bet viņam tāpat mēs dodam nosacījumus, un tad viņi viņus iekļauj iekšā, un tad jau ir dažas novada vai pilsētas, kur ir diezgan liela cīkstēšanās, kur pilsēta varbūt negrib. Mēs varbūt gribam, viņi kaut ko neievēro. Jūs jūtat arī tādu pretstāvi tīri no pašvaldības, nevis tikai pasūtītā izpildu? Tas ir kā kura pašvaldība. Ir pozitīvās un ir tādas varbūt netik veiksmīgās, vai arī kāds veidojas tajā brīdī tas politiskais kodols. Nāks jaunas vēlēšanas, būs citi uzskati, būs savādāk. Kādreiz bija tas priekšstats līdzīgi, kā Aivars teica, ka bija priekšstats, ka te ir viss vai ir izpētīts un vai ir apludināts vai izpētīts, divi varianti, vairāk nav ko darīt. Bet kādreiz bija tas priekšstats 90. gadu beigās, 2000. gadu sākumā, ka lielākā problēma no pieminekļu aizsardzības viedokļa ir privāti īpašnieks, mazāk varbūt pašvaldības, ka grūtāk ir atrast kopīgu valodu ar komerces struktūrām, ar uzņēmējiem, ar privātajiem īpašniekiem nekā ar pašvaldību. Tas varbūt arī ir mīts kaut kāds. Nē, tas arī ir tas, kad privāti īpašnieks nevienmēr saprot, ko viņš ir iegādājies. Vai viņš arī negrib saprast, ko viņš ir iegādājies. Viņam liekas, man ir privāti īpašums un ko jūs šeit nākat. Jā, tas ne uz vienu vairs neatiec. Jā, mums arī šeit tuvumā ir daži tādi pieminekļi, kur viņi nereaģē, viņi nelaiž iekšā.
ignorē. Vēl ir problēma, ka tajā kultūras mantojuma uzturēšana atbilstošā ir vienmēr jāiegulda finanšu līdzekļi. Cilvēks, protams, izvēlēties, viņš var ieguldīt luksus elementos, bet ne par ko negribēs atjaunot vecu sienu. Ja? Bet, protams, viss pamatā ir tas, ka likums paredz to, ka, ja kaut kas ar to kultūras mantojuma objektu ir jādara, jāiegulda finanses, tad to dara īpašnieks pasūtītājs. Līdz ar to, bet jebkura māja jau ir jāuztur. Vienalga, kas tev ir. Un tas jau tāds arī daļai ir mīts, ka, ja tev ir kultūras piemineklis, tad tas ir ļoti sarežģīti viņu uzturēt. Tā ir problēma uzreiz. Jā, tas ir tāds mīts, jo viņiem liekas. Bieži tas pat ir tieši otrādi, tikai galvenais cilvēkam vajag, varbūt vairāk zināt, un tas arī attīstās kaut vai tajos piemēros, kad ir šie centri restaurācijas, kur cilvēkiem arī māca un stāsta, ko viņi arī paši var izdarīt. Kuldīgā ir, piemēram. Jā, Kuldīgā, Jelgavā, Liepājā. Cēsīs arī Rīgā nedaudz. Un, ja cilvēks saprot to vērtību, ko viņš ir iegādājies, vai kas viņam ir nonācis īpašumā, vai vienalga, tad, ja viņš saprot to vērtību, tad viņš arī spēja to novērtēt un saprast, ka tas nav grūti. Jo mēs redzam arī tos piemērus, kad cilvēks ir iegādājies, kaut vai muižu graustu vai ēku. Viņš pamazām, nemaz bez lieliem līdzekļiem spēja to izdarīt. Tikai jābūt tā vēlmei un sapratnē, ko viņš ir iegādājis. Un ir arī otrs versija, ka cits saka, man ir sliktā stāvoklī māja, ko jūs gribat, es te neko negribu un pat nevaru izslaucīt grīdu. Zini kā, jo man liekas, tas ir arī atkarīgs no, kā tu teici, no īpašnieka. Tāpēc, kad, savukārt no mantojuma puses, ja mēs raugamies, tad faktiski visiem pārvaldē, teiksim, glābšanas fonds ir vēl vairāk. Ir iespējas, kā iegūt naudu, tad teikt, uzturēt un uzlabot mantojumu, neieguldot savu naudu. Respektīvi, ja tu esi gan uzņēmīgs un apķērīgs, tu vari diezgan iegādājoties diezgan veiksmīgi, tā teikt, piesaistīt līdzekļus un atjaunot un uzturēt bez savas naudas, privātās naudas ieguldīšanas vai ar minimālu ieguldīšanu. Kas savukārt man par arheoloģiju liek domāt, mēs arī tieši nesen ar kolēģiem runājām par šo tēmu, kad mums problēma, teiksim, ir lauksaimnieki, kuri nesaprot to, kāpēc es nevaru tos, 200 kvadrātmetrus vai ko art, vai ne, kad atļaujiet, tas nekas, ka tur ir kā, taču miers, jā, un tā pašā laikā, kā es teicu, cilvēki vienkārši nesaprot, ka tas ir varbūt cits veids, kā vēl var piesaistīt finanses vai kaut kādā veidā piesaistīt kaut ko arī, jo redzi, tā problēma tāda, ka, diemžēl, kā Aivars iepriekš teica, pašvaldības un fiziskās personas, mēs kā fiziskās personas esam vairāk tendēti, tā teikt, gūt labumu. Un ja līdz ko tāda iespēja nav, vai man kāds kaut ko mēģina ierobežot, tā ir ļoti liela pretstāvēšana tam. Tā tas, diemžēl, ir, un tas nav tikai pie mums, tas ir visur. Arheoloģija ir kā ar biotopiem. Ja? Mums bija dabas skaitīšana, nedod Dievs atradīs man pļavā kādu. Diemžēl, bet tāds tas uzskats arī ir. Jā. Problēma. Bet tā arī cilvēka elastāde. Jo, ja cilvēks ir elastīgs, tad viņš var izdomāt, labi, viņš tur nevar darīt kaut kādu, kaut ko īpašu sēt, bet varbūt viņš var iestādīt kaut kādus krūmus, melenes kaut vai, kas netraucēs, piemēram. Es nepiekrīstu detaļās ieejot krūmiņam iestādot, viņam vajag krietni dziļāk to darīt, un Māču pieminētie senkāpi, tur vēl vairāk ciest. Tur ir jāzina, ko drīst. Skaudrākais secinājums tas, ka tur visticamāk tikai ganības būtu. Labi, bet viņš ir audzēt aitas. Jā, vai arī gaļas lops, ja viņš nav veģetārietis. Bet pazaudējies domu, uz kuru Mārcis bija uzvedinājis sarunā, bet labi. Gribēju pievērsties vēl šim manis jau pieskartējiem jautājumam par to, ka cilvēki varētu domāt par to, ka, principā viss jau ir atklāts un vairs nekas nav atklājams. Ja, tad jautājums vairāk, kā jūs uzskatiet, vai viss ir atklāts, vai vēl ir papildinājumi, vai papildināsies, teiksim, arhitektūras jomā tikai ar jaunradītiem objektiem, viss, kas ir līdz tam taisīts, jau celts ir jau vai ir iekļauts, vai vairs nav iekļaujams. Ja? Kāds ir jūsu skatījums? Sāksim šoreiz ar Mārtiņu. Jā. Arhitektūras jomā es domāju, ka arī viss nav atklāts. Tāpēc, ka arhitektūrai tā nelaime, ka tur jau parasti ir arī tāds
stereotipisks priekšstats par to, kā izskatās vēsturiskā ēka, ka te ir jābūt, ar slīpu jumtu, ar kolonām, ar kaut kādām visiem pazīstamām detaļām. Baznīcu mēs atpazīstam, muižas dzīvojamo ēku vai pili mēs atpazīstam, kaut ko tādu, bet, cik varētu būt arī tajā kategorijā, ko kādreiz sauc par tautas celtniecību, un kas ir būtībā arī arhitektūras mantojuma sastāvdaļa. Mēs jau šodien arī te ar dolēniešiem runājam, ka ir taču pat tādā relatīvi nelielā teritorijā kā Dolas salā, piemēram, varētu būt vairāku paudžu un vairāku periodu apbūve tieši par lauku sētām domājot, sākot ar varbūt vēl 19. gadsimta guļbūvēm tajā salas daļā, kuru Rīgas Hess neapēda, un tad tur ir 20. gadu jaunsaimniecības noteikti, un tad tur līdz pat nesenā laika celtniecībai. Bet tas ir viens, ko agrāk sauc par tautas celtniecībai, tagad sauc latviski par vernakulāro arhitektūru vai kaut kā tam līdzīgi. Bet individuālā dzīvojuma apbūve. Padomu laika termins skaisti. Mums jau tā arī ir. Mēs redzējām, strādājot muzejā 20-30 gadu laikā, kā individuālā dzīvojuma apbūve izauga apkārt. Tas, ko tu teici, vēl Mārupi, Janmārupi, vēl bija tikai varbūt kaut kur uz galda projektā, bet te jau gar krastu tieši sāka būvēt. Bet tur pēdējie 20, konkrēti Ķekovas pagastā, pretī pēdējie 20 gadu laikā tikai. Tur bija gan lauku pļavas. Protams. Bet droši vien, ka ir tur, kas attiec uz arhitektūru, tur pārvaldes speciālisti labāk arī pateiks par mani, jo viņi vienkārši labāk zina to, kas ir apzināts un kāda ir tā pilna aina uz galda. Bet droši vien, ka tur ir vēl var atrast daudz dažādu detaļu, varbūt, ka mēs neatradīsim jaunu Rundāles pili kaut kur, ko neviens nav pamanījis kādā pagastā. Bet noteikti, ka var atrast to, ko kādreiz sauc Jānis Lēnīgs par drusku ironiski par bezstila arhitektūru, to ikdienas apbūvi, kas ir mazpilsētās, piemēram, vai tādos lauku centros. Labi, Salaspilī ir palikusi 19. gadsimta dzelzceļa stacija, un varbūt nekas daudz vairāk vēl daži objekti tajā centrā, bet es domāju, ka tādās mazpilsētās tā saucamajās ir diezgan daudz tādu vēl nepamanītu arhitektūras vērtību, un tad jau ir vēl viens jautājums, par ko arī pārsvarā laikam mākslas vēsturnieki smagi nopūšas par vēsturiskajiem interjeriem. Ko ir varbūt pat vēl grūtāk saglabāt nekā ēkas, jo skaidrs, ka, lai to ēku izmantotu, tad tur veikals var pastāvēt gadu, pusgadu, gadu, 2-3 gadus, pēc tam nomainās īpašnieks, pēc tam tur ir kafejnīca, tad ir atkal veikals, tad ir, kaut kāds apbedīšanas birojs vai jebkas, ko mēs varam iedomāties. Tāpēc, ka telpu izmantošana mainās līdz ar to, protams, ka nākot jaunam īpašniekam un sākot kaut ko citu darīt, tas vecais interjers tiek mests ārā un tīrīts diezgan nežēlīgi. Piemēram. Mainoties paudzēm arī tā. Mainoties paudzēm arī, bet tas bija lēnāks process, bet, tieši tādā pierīgā, kur ir intensīva saimnieciskā dzīve, un tai ir jābūt, tāpat kā par Hesiem mēs šodien runājam, labi, ka tas ir un darbojās, un bez tā es tik nevaru. Tur, kur ir intensīvāk saimnieciskā dzīve, tur arī tas mantojums ātrāk plok, bet kā jau Mārcis teica, mēs muzejā dzīvot nevaram, lai cik tie ir skaisti riņķi apkārt. Vēl viena lieta, par ko es iedomājos, par ko es arī pa laicņiem domāju, pieminēju Hess, vienkārši ienāc prātā. Labi, Hess ir celts, kurā 75. pabeigts, jā. Tātad šobrīd viņam ir 50 gadi. Ja mēs domājam ilgtermiņā, pēc 50 gadiem, faktiski viņš būs, vai viņa daļa, vai viņš viss būs arhitektūras mantojums. Un tā ir vēl viena lieta, par ko mēs ir jādomā. Ja mēs vienmēr runājam noteikti pēc savā kvalitātes. Jo mēs vienmēr runājam par to, ka par to arhitektūru, ja mēs tieši domājam, kad tas arhitektūras mantojums, tātad tas ir kaut kas ir radīts sen atpakaļ, vai kaut kas unikāls, pārāk sen. Bet ir jāņem vērā, ka šis ir, atšķirībā no arheoloģijas, mantojums, kurš pēc noteikta laika faktiski viņš mainās, paliek vairāk, paliek tie, kas ir zināmi, un nāk klāt jauni. Un te ir tā viena lieta, par ko droši vien ir jādomā uzreiz, ir par kaut kāda šī vides plānošana pati par sevi. Domājot ilgtermiņā, jau 50 gadus uz priekšu, tas ir visticamāk pašvaldību un pilsētu darbiņš, vai ne? Par to, kāda tad izskatīsies tā vieta un kuras daļas, teiksim, pēc 50 gadiem plus mīnus mēs domāsim, tad jau tur sāksies tās pašas blokmājas
Dievs dod viņam nostāvēt, ja viņām visām lielākajai daļai termiņš beidzies, vai ne, ir jau pirms 25 gadiem. Tas, kas būs vēl pēc 50 gadiem stāvēs, vai ne, visticamākais tās varētu tiešām kļūt par kultūras mantojumu jau, jo viņš vienkārši stāv. Nu, tā ir vēl viens tāds aspekts, par ko ir domāts, tas, ko Mārtiņš sākumā teica, nu, kas ir tas kultūras mantojums, ko tas vispār nozīmē, un kurā brīdī kaut kas kļūst par kultūras mantojumu. Jā, kā tev šķiet, ko mēs vēl varam atklāt un ko mums darīt ar objektiem, kas varbūt nav novērtēti? Man liekas, ļoti daudz, nu, kaut kā mēs nesen dzirdējām arī par Beļavu, kas atklājās un vēl nesen dažādas lietas, bet tā pieskaroties arī to, ko Mārts teica, nu, tas gan ir vairāk mans viedoklis, bet man liekas, ka tādi nozīmīgāki kļūst tieši pilsētbūvniecības pieminekļi, kad mēs atradīsim autentiskas vietas katrā, nezinu, ciematā, pilsētā, kaut vai ainavā, kurus mēs uzskatīsim, ka šo skatu vajag saglabāt, jo viņš ir ar kaut ko nozīmīgs. Ainava, jā, tieši tā. Jā. Tas, ko parasti aizmirst, ka taču nav jau objekts, kā dodiet muzeja eksponēts vitrīnā, bet objekts ir ainavā. Jo ar šīm atsevišķām ēkām ir grūtāk, tas, ko mēs arī iepriekš, kad īpašnieks negrib. Mums ir ēkas, kur mums liekas, ir ļoti ideāla ēka, viņa ir tik skaista, jauka, tur viss ir forši, tur ir interjeri, bet īpašnieks negrib, viņš saka, es negribu un visu, un mēs nevaram, var it kā piespiest, bet, tas ir tā bieži caur tiesām, kamēr tu viņu piespied. Tad man liekas, kad uz tādu vieglāk, ko var darīt, tas, ja izveido šos pilsētbūvniecības, kad tieši pati novads pilsēta izvēlas tos ainavus, kaut vai ciemu. Tas var būt arī pilnīgs kaut vai, nezinu, kaut vai 50. vai 70. gados radīts ciems, bet viņā kaut kāds izskats būs nozīmīgs, arhitektoniski vērtīgs, kur speciālisti pateiks, ka tas ir tiešām skaisti. Un tad viņi modernisms vai tam līdzīgi. Tas sāk izklausīties pēc tā, ka mēs par muzeju pateicam māju, bet jau veselu, kvartālu vai rajonu. Nevajag arī uzreiz par muzeju, bet mēs skatāmies, kad mēs viņā neieliksim pēkšņi, nezinu, 9 stāvu māju iekšā, ja tur būs 1 stāvā būve. Mēs varam ielikt ļoti modernu stilistiskas arhitūru. Bet saglabājot plānojumu. Tas ir tas, kas Rīgā, piemēram, ir, kad tu taču zini, kad attiecīgi Rīgas vēsturiskā centrā tev ir jāsaglabā ārējais apjoms ēkām. Jā, un vai tu mācies pavesrīgs taigājis? Tas problēmas, tad, ja tu gribi uzbūvēt, kā šobrīd tas ir, vai ne, aiz Valdemāra ielas tajā daļā, kur grib būvēt attīstītāji kaut kādas daudzstāvu mājas, bet ielas fasādes daļā tev ir jāpaliek zemo stāvu, 2 stāvu apbūvē koku, kur tur ir bijis pirms tam. Kas, protams, nav rentabli un ir visādas citādas finansiālas problēmas, vai ne, bet vismaz pilsētas veidoli mēs nesačakarējam tādā veidā, atļaujot tur uzblēst kaut ko lielu. Un tas pats arī būs šeit ar tiem pašiem ciemiem riņķī visiem. Bet tas pats ir arī ar Salaspils bijušo Ļeņina padomju saimniecību, kas bija projektēts. Tas Salaspils ir no dažādiem ciemiem patiešām salikta modernā tagadējā Salaspils, un tā daļa, kas bija projektēta kā padomju savienības ciemats, un tā arī savā laikā tika attiecīgi novērtēta tieši no arhitektoniskās kvalitātes viedokļa, un tur tiešām tajā, Sovhoza ābeļdārzā iebūvētā mazstāvu tāpu ir pietiekami interesanti tieši no tādas, ja to var saukt par pilsētbūvniecību, skaities tas lauku ciemats, jā, bet kaut kādā mērā tā ir. Tur var izdomāt varbūt kādu jaukāku nosaukumu par vidas ainavu vai bet tieši kā tāds komplekss izplānots rajons, kas patiešām atšķīrās, atceroties, kāda izskatījās Salaspils kopumā 80. gados, tas bija jūtami kaut kas cits nekā, teiksim, tas rajons, kas ir pie Rīgas Daugavpils šosejas vai pie Botāniskā dārza. Tur bija tā kvalitāte pamanāma, vidas kvalitāte tieši, ainava kāda, ar ko tā atšķīrās visā tajā industriālajā nolīdzinātajā plakanā, ar šitiem te augstsprieguma līnijām piepildītajā vidē, un tam līdzīgi. Bet, ja zinātnieks, ja speciālists spēja pamatot, kad ja viņi redz, ka viņš šobrīd nav vēl izbojāts un ka viņā ir pietiekami daudz šīs saglabājušās vērtības, tad izdomājot veidu, kā viņu pasargāt, kaut vai kā vietējās nozīmes, iekļaujot viņu pilsētas attīstības plānošanā kā neaizskaramu vai, nevis neaizskaramu, bet kā aizsargājumu, saudzējumu, ka tur nedrīkst pārplānot spēcīgi vai strikti izmainīt to vidi, tad arī to var pasargāt. Un tad mēs arī saglabājam šādas lietas, un tās arī var nākt klāt.
Jā, tas ļoti optimistiski izklausās. Mācis pastāst lūdzu par, kā tev šķiet par arheoloģisko mantojumu. Ko mēs varam atrast, ko mēs esam meklējuši un atraduši, un vai visu atradīsim? Visu mēs nekad neatradīsim. Tad vairs nebūtu interesanti šī profesija, bet droši vien, ja mēs sākam runāt par to, ko mēs varam atrast, tad pirmkārt mēs varam atrast kaut ko, nemaz nekur neejot. Respektīvi, vai, teiksim, Nacionālā muzeja vai jūsu muzeja krājumā izskatot, konstatēt, piemēram, jau esošā zināmās vietās kaut kādas senākas liecības. Ko mēs zinām, 74. gadā vispār Palielijas tiek atklāts tepat Salaspils laukskola, pēc tam nav zināms. Visas grāmatas bija paņemām LPS ar arheoloģiju. Vēsture sākās ar mezolīti. Jā, tagad mums ir Paleolīts. Skatoties tagad cauri, tā kā man arī interesē šīs senākās perioda, skatoties cauri, faktiski te visos objektos ir. Tas nozīmē, ka gar Daugavas krastiem mēs tieši kolēģiem te runājam, ka kaut kad būs jāsaņemās un jāuztaisa tāda kaut kāda minimāla mazāka apzināšana, tieši meklējot šo pašu senāko apdzīvotību. Jo viņa te ir, mums ir apmēram zināms arī, kur vajadzētu būt pēc ziņām, bet tas arī ir tepatās un ciematā jau iebūvēts iekšā un ticamāk iznīcināts, bet jāaiziet apstīties, tur ir jāparunājas ar vietējiem. Un es intereses pēc gatavojoties šodienai paskatījos arī arheoloģiskos šos arheologu pētījumu materiālus, kur tieši bija publicētas šīs ekspedīciju atskaites par to, kas šeit notika 60. no 66. gada līdz 75. 74. 5. vairs neko nebūvēja. Neraka, tad, kā jau mēs iepriekš minējām, tā koncentrēšanās, viņi šeit staigāja arī pa Dolas salu, tur ir apraksts Mugurevičam, kam tur vēl bija, kā viņi šeit staigājuši, aptaujājuši vietējos, un tad ir jautājums par metodoloģiju, ko viņi ir izmantojuši, un tajā laikā tā metodoloģija, protams, bija nedaudz savādāk nekā mēs šodien to izmantojam, vai ne, ar datiem, kaut vai to pašu lidaru pieejamību, tu paskaties, jau pagāja, cik pēdējos, samaloties, jau 5 gadu, 6 gadu laikā, mums ir pie 20% gandrīz pieaudzis pilskalnu skaits Latvijā. Ja mēs ļoti cītīgi pasēdētu un šeit paskatītos lidaru, labi, šajā daļā ļoti daudz ir cilvēku pārveidot īpaši ar uzpludinājumu, bet faktiski es domāju, ka mēs varētu arī atrast nekur neejot kaut kādas liecības jau, vai ne? Un tad atkal ir tas jautājums, ko es jau te iepriekš savstarpēji, ka mēs runājām par pētniekiem. Respektīvi, ir jābūt kādam, kurš to grib darīt. Kamēr nebūs neviens, kurš vai uzraksta projektu, vai savu intereses un savu zinātniskas pētniecības vadītas to nedarīs, tikmēr arī nenotiks. Jo, lai arī kā mums, protams, likumā ir rakstīts, ka mums ir jāziņo par atradumiem, kas ir iegūti, bet neliela sabiedrības, teiksim, diezgan liela sabiedrības daļa nemaz nezina, ka tas ir jādara, vai ne? Un vēl lielāka sabiedrības daļa nespētu atpazīt lielu daļu no šiem atradumiem, kas varētu būt zinātniski nozīmīgi, vai ne? Un tas atkal ir jautājums, atgriežamies par mācīšanu skolā, vai ne? Un kas tagad bija sāpīgi par to, kad vēsture vispār tika izņemta ārā. Tagad viņi ir atgriezusies, bet tikai daļēji vidusskolas līmenī, vai ne? Un tad, ja tu tiešām neej uz muzejiem un tev tas neinteresē, tad lielu daļu no priekšmetiem, ko es arī ikdienā redzu, ko cilvēki mums sūta, vai tas ir, vai tas nav. Liela daļa nav, bet tik pa laiciem gadās, ka kaut kas arī ir. Bet tur zināšanas par to, kas tas ir diezgan tuvs nullē. Tur minējumi brīžiem ir tāds kosmos, kas ir stipri tālu no patiesības. Vai ne? Saktas tiek saukts par pakaviem un aizkaru riņķiem un tā tālāk. Tāda gadījuma arī ir. Ko var darīt? Tad loģiski, ka cilvēki vienkārši to neatpazīst. Bet, ja mēs skatāmies no arheoloģijas viedokļa, es pieļauju, ka tieši Daugavas Leitece un arī šī teritorija, neskatoties, ka viņa daļa te ir apludināta, potenciāli vienmēr būs ar, mēs varētu teikt, augsta riska, bet augsta iespējamība, kad kaut kas tiek atklāts. Plus vēl arī jau esošā materiālu, kā mēs zinām, pa laiciņām ir kāds pētniecības projekts, kur skatās jau esošos materiālus, un tur, protams, arī tiek atklāti. Un plus vēl ģeologi, kas veic urbumus, vai ne, tas pats Rail Baltics, ko mēs ienāk prātā, kur arī ģeoloģiski urbumi tiek veikti. Apsekošana arī ir notikusi, ir bijuši izrakumi un ir jaunatklātas vietas, gan tāpat ir Daugavmalē, vai ne, kur izrādās apmetne daudz lielāka nekā bija domāts, un loģiski visapkārt pilskalnam, nevis kaut kādās vienos atsevišķās
daļās sakaiņi, kur izrādās, ir tomēr milzīga apmetne apkārt pilskalnām, kas iepriekš nebija zināma, vai ne? Nu, redzēs, kas būs tajā brīdī, kad sāks ņemt zemes virskārtu nost, es pieļauju, ka tur atklāsies vēl diezgan daudz. Nu, tā kā, jā, bet, ja neskaita lielos infrastruktūras objektus, tad ir jābūt pētniekiem, kas grib to darīt. Ja nav pētnieku, tad nav arī atklājumu. Es varētu skatīties tev, vai varētu uzņemt. Jā, tas viens cilvēks jau to var neatrisināt. Man likās tāda, tu pieminēji, teiksim tā, vajadzīgs ir pētnieks, kas to ir gatavs darīt, bet tas viens cilvēks aizies un tagad pie būvnieka, teritorijas attīstības plānotājiem pateiks, man šķiet, ka tavā īpašumā, kurā tu plāno celt 9-stāvīgu māju, varētu būt paleolīta atradumi. Ļauj man tur viņus pētīt. Ko? Viss ir atkarīgs no šiem, kā tu sarunāji, ja tu... Būvnieks paskatīsies ar līdzīgu skatienu uz pētnieku un teiks, jā. Ko jau mēs varam darīt šajā situācijā? jo Mārcis pieskārās jautājumam, ka mums ir arhīvos muzeja, kādreiz bija Pieminekļu valdei, viņu Pieminekļu valdes arhīvs. Viņš bija skaitījies kā operatīvā datubāze, jo toreiz nebija datubāzes, tā kā mums šobrīd elektronisks, kur var tur ierakstīt atslēgvārdu. Ja viņiem bija sadalīts, tā teikt, operatīvi ģeogrāfs, viņu atrast, ko mēs par šo vietu, kas šajā vietā vispār ir, kādas atradumi ir bijuši, par ko mēs varam runāt. Ja. Un šīs arhīvs tagad jau ir pārtapis par tā, principā daļai cilvēku aizmirstu, ja tā datubāze, ja kaut gan pārvaldē, dokumentācijas centrā, tur ir ar roku pārrakstītie noraksti no tiem, bet viņi ir tikai noraksti. Tad tur ir ļoti daudz ziņas par dažādām atradumu vietām. Tās pašas atradumu vietas, jau kā Mārcis teica, lielākoties jau atrodas jau krietni apbūvētās teritorijās. Kāds ir pārvaldes sirds sajūta, redzot situāciju, ka tur bija ziņas par paleolīta atradumiem, un tur tagad ir ciematiņš? Tad, ja viņš ir kā saglabājies, tad jau tomēr uz to teritorijas attīstības, tad, kad pašvaldības sniedz, tad jau arī sniedz tos nosacījumus, un tad jau arī parasti vērš šo uzmanību, ka šajās vietās, vajag prātīgāk vai nevajag prātīgāk, bet, tā ir tā cīņa, ko var kāda ir, ko mēs arī iepriekš runājam par to sadarbību. Bet tad nav tā, ka principā kaut kādas ierobežojušas prasības par izpēti vai piesardzību attiecās tikai uz jau sarakstā iekļautajiem objektiem viņu aizsardzības zonām. Tas jau arī ir plašāk, jo, piemēram, šobrīd arī ļoti nāk šie vēja parki. Tas ir tā, ka tur var cīnīties. Prasības būs vērstas pret vispārēju teritoriju, nevis pret aizsardzības zonām. Ja? Tas nav tikai, ka uzmanību vērsīsim tikai uz tām zonām, kurās jau ir zināmās vērtības. Mums jau jāsaprot, ka arī tā aizsardzības zona ir plašāka, un mēs ar tajā brīdī saprotam, kā tā ainava mainīsies. Vienkārši likumiski mums ir vieglāk uzstādīt nosacījumus, ja viņš ir tajā aizsardzības zonā. Un tad mēs arī varam teikt, ka nē, stop. Bet ja viņš kaut kur ļoti ārpus aizsardzības zonas un nevar atrast šo gabaliņu, pie kā pieķerties, tad, protams, mums tas likuma ietvars ir, nav tik spēcīgs. Ir tas otrais fans visu dara, vai tikai? Bet nav jau neviens, kurš paziņo. Jo tur jau tā lieta, es par to, mēs ar tevi par to esam diskutējuši, vai ne, diezgan daudz. Un arī par vēja parkiem, cilvēki... No vēl vienas organizācijas, ko es pārstāvu, arheologu biedrības, mums sūta informāciju. Paldies Dievam, tagad bišķi nomierinājušies, jo tās pirmās šīs pārunas ar parku attīstītājiem ir bijušas, bet tās ir bijušas tikai šobrīd ideju līmeņi un tā tālāk. Cilvēki uzreiz jau sadraucās, ka viņiem vispār kaut ko tādu paziņo, ka viņiem tur būs Kurzemē vai tai pašā pie Svētupas, vai ne, un tur pilnīgi mainīsies šie, kultūrvēsturiskā ainava, jo tev tādu vienu televīzijas torni, jo tur ir plānoti augstie šie vēja parki, tas nozīmē 300 metrīgie torņi, televīzijas torņi augstumā tādus sabliezīs, latviski izsakoties, uzbūvēs, un cilvēki par to ir satraukšies, bet tajā pašā laikā, atkal iestājas tas jautājums, vai šādiem objektiem, tā uzraudzība kaut kāda ir vajadzīga, cik tas ir liederīgi.
Jā. Bet paļauties uz to, ka attīstītājs paziņos 5 dienu laikā par to, ka viņš atradis objektu, kurš apstādinās viņa projektu uz neskaidru ilgu termiņu. Jā, viņš principā atlaidīs sevi no darba. Ko jūs gaidiet? Nē, šeit mēs atgriežamies atkal pie izglītības, jo mums ir bijis gadījumi, kad tiešām strādnieki ziņo. Kaut vai turpat, kad viņi būvēja krastmalā, strādnieki paši tiešām ierauga zemē, kad ir arheoloģiskas liecības, un viņi mums ziņo. Tā kā tā ir arī izglītība, vai viņi saprast, un tikpat labi tur varēja būt kāds strādnieks, kurš neko nesaprot, un kuram liekas, ka tur kaut kādi gruzīši. Bet tikpat labi tur var būt strādnieks, kuram darba devējs pasaka, tur ir muti. Diemžēl, bet ir mums arī gadījumi, kad arī gluži ne šādā veidā, nezinu, ko darbdevējs dara, bet strādnieki pēc tam dzen pa pasauli latviski izskoties tiešā nozīmē vērtīgām mantām pēdas, vai ne? Tas, ko es savukārt mūsu nodaļa dara pārvaldē, vai ne? Tīri tā arī tu sāc rakstīt. Tu zini, ka tur kaut kādi atradumi ir, jo pat ienāk pa kaut kādiem kanāliem ienāk informācija, kuriem tu nevari sadzīt nekādus galus. Tas neatiecas uz šo teritoriju, bet mums bija nesen tāds gadījums, kad kaut kur zemgalē ir atrasts sudraba kaklariņš. Neviens neko nav paziņojis, mēs nevaram atrast, no kurienes tā informācija nāk. Vienkārši vienā ķēdes posmā trūkst kaut kāds cilvēks, kas var pateikt, no kurienes tas ir atnācis, vai ne, vai baidās, vai kas. Un tad tālāk jau ir, protams, citas darbības ieslēdzās, vai ne, medīt rokās, bet tas noteikti nav tas veids, kādā tam būtu jānotiek. Es jūtu, ka valsts pārvalde paļaujās uz cilvēku godprātu un izglītotību. Mēs saprotam, ka vajag vairāk izglītot. To mēs redzam. Mēs jau sarunu iesākām to, ka cilvēki... Demokrātija ir balstīta uz paļāvību, uz to, ka cilvēki ievēros noteikumus paši. Jo savādāk tās valsts sāc savādāk un viņām ir cita... tā teikt, pārvaldības struktūra, ko mēs negribētu redzēt vai ne savā zemē. Es domāju, ka demokrātiskās valstīs ļoti piestrādā pie tā, lai demokrātija būtu funkcionāli. Funkcionēt. Nē, to, ka vajadzētu izglītību, tur es piekrītu, jo mēs vairāk apmācītu, jo būtu labāk. Jo mums arī bija tā doma arī, kaut vai tā paša Baltika, to strādniekiem izstāstīt, kas ir tās vietas, vai dažreiz vecrīgāk arī trūkst to speciālistu, tad mūsu speciālisti aiziet un izstāsta, kam jāpievērš uzmanība. Tad viņš raksto savu ūdens trubu, bet kurā brīdī viņam vajag apstāties un piezvanīt. Drīkst iejaukties. Vai ir bijušas situācijas, ka viņš rok to cauruli un apstājās un dod savam priekšniekam ziņu, ka es atradu kaut ko, un tad priekšniekam jums zvana un saka, nāciet skatīties. Mums ir bijuši tādi, un es saku, mums ir bijuši gadījumi arī, kad pieņemsim strādnieks redz, ka viņam ir bijis negodprātīgs priekšnieks, un tad mums ir šī iespēja ziņot slepeni, un mums nāk fotogrāfijas, nāk lietas, un mēs saprotam, ka to ir darījis kaut kāds celtnieks, kuram ir, viņš slepeni ziņojas, un mēs, protams, to... Telefons tagad visiem, tas ir... Jā, un viņš atsūta šo slepeno ziņu, un mēs saprotam, ka tās bildes nevar iegūt tāpat vienkārši, kad viņš ir kāds bijis, kuram ir godprāts iestājies, un kurš saprot, kad vajag ziņot, un tad... Bet tā pamat problēma jau paliek, laikam tā, ko Aivars teica, ka tas ir finansiāli neizdevīgi tur projekta attīstītājiem, un pat, ja tas brigadieris sapratīs, teiksim, arheoloģiskā priekšmeta vērtību, viņam atradīsies vēl kaut kāds priekšnieks, kurš pateiks, klausies, tu man te grafiku norāma, tagad 2 nedēļas nekas nenotiks, vai nedēļu, kurš arī gadu varētu minimāli. Nē, bet ir arī pozitīvie gadījumi. Protams, pārsvarā ir šādi negatīvie, kad ko jūs te gribat, ko jūs te nākat, jūs mums visu apturat, bet ir arī bijuši gadījumi, kad... Varbūt jūs varat pastāstīt, man ļoti interesē pozitīvi, citādā depresīvas noskaņojas. Tas gan bija pa arhitektūru Vīlans iela 11, man liekas, tā bija, ja es nesajaucu adresi, kur bija arī ēka, jūgenstila ēka, pilnīgs grausts, degusi. Puskvartāli lielās. Jā, bet mēs atnācām, mēs sākām stāstīt, ka rekvijums tur ir vērtīgs, un tur bija, es skatos, zem liela putekļa slānu iegrūša torņa parkets. Es saku, bet pamēģiniet. Un viņi nemetīs ārā, un tad es beigās pateicu, labi, jūs metat ārā, pasakiet, pie kur konteineru. Un mēs ejam un saku, bet rekvijums ir sienai ļoti labs glaznums. Tur ir kaut kas bijis virsū, tāds pavisam vienkārši, bet tomēr jūgenstila. Un rekvijums ir durvis, viņām nekas nav vainas,
Tāpēc jūs metat ārā. Jā, un ar tādu ļoti lielu, nezinu, kaut kā tas attīstītājs, acīm redzot, vai es nezinu, kurā brīdī, bet beigās viņi atjaunoja, tā skaitā arī to parketu, kurš bija nostāvējis gandrīz 30 gadus zem grūšiem un klājas debesis. Un paši pēc tam priecīgi un atjaunoja visu, kas bija saglabājies, viņi spēja atjaunot, un pat krāsnes, kas bija nojaucamajā daļā, viņi spēja savākt kopā un ielika savā, tur bija tāds degusī daļa, kas tiešām neturējās, tur viņi uzbūvēja uz iekšpusi jaunu korpusu. Un tajā viņi ielika to vienu krāsni, kas izstāsta varbūt nedaudz spocīgi, bet viņi tiešām maksimāli saglabāja. Un tad liekas, ka tomēr gadās, kad pat pēc lielas pretestības kādam pieslēdzās tā ideja, kad vajag. Bet, protams, ļoti daudz ir tādi, ko jūs šeit gribat. Es te nāku ar savu naudu. Ko ar tādiem darīt? Es kādreiz saskāros ar ļoti bieži starp attīstītājiem valdošu tendenci, ka viņi jau maina nevis tāpēc, ka tas loks ir sabojājies, bet tāpēc, ka viņš ir vecs, viņam vajag jaunu. Spīdīgu, glancētu, ģeometriski perfektu. Jā, un maina to visu pret augstvērtīgus vecus durvis logus, maina pret diezgan švakām mūsdienu izpildījumu detaļām. Vai jūs gribat, es koku paketu samaksāju? Jā, bet es ceru, ka tas viss mainīsies. Un viss pamatā, kā minējāt, ir izglītība, un no tās veidojās attieksme. Jā. Nē, protams, tie pozitīvie var būt mazāk, bet jācenšas varbūt, lai tie pozitīvie vairāk, un tas ir tiešām sarunas, tā ir izglītība, tas ir skaidrojumi, tas ir, jo visa sabiedrība vairāk iesaistīties, jo arī būs pozitīvāk, ja cilvēki paši negribēs dzīvot. Kādā vidē viņi grib dzīvot, jo dažreiz ir uznāk tā dusma un gribās teikt, ko tad tu pēc šeit dzīvo, ko tad ej pēc turēs tiltiņa. Vai jau neprojektā. Par izpēti. Kā jums šķiet izpēti? Tīri, lai saprastu objektu vērtību. Jo, piemēram, tagad es skatos mantojuma kultūras pieminekļu sarakstā mantojums LV parādās, ka visiem pilskalniem, visiem objektiem norādīja datējumi. Kādreiz tur bija tukšas ailītes. Tikai loģiski, ka, piemēram, mēs redzam pilskalnu, mēs redzam, ka viņa pēdējā fāze ir bijis tas tā saucamais vēlais dzelzs laikmets, ja, bet mēs neviens nevaram zināt, kas ir zem šiem slāņiem. Ja. Tad, jāatzīst, ka tagad visiem ir sarakstīts tās pēdējās fāzes, bet nevienam jau nav sarakstīts tās pirmās, jo viņi jau liela daļa nav pētīti. Ja. Līdz ar to, kā paliek. Mēs tagad esam ierakstījuši datējumus sarakstā, vai mēs neapmānīsim ar sevi to, ka mēs visu zinām par šiem objektiem, un patiesībā mēs ļoti maz par viņiem zinām. Es domāju, ka šajā gadījumā drīzāk ir jautājums par to elastību, ka vienkārši mēs papildinām informāciju, līdz ko ienāk kaut kas jauns. Jo, ja mēs runājam par šādiem objektiem, tur pilnīgi droši tu nevar arī būt pēc tam, kad tu būsi izpētījis pusi no viņa. Tur tā nav iespēja. Šajā gadījumā ja mēs domājam par mantojuma pārvaldu un mantojuma sarakstu, tev ir jāieraksta kaut kas, tu ieraksti to, par ko tu esi drošs. Un ja tur nāks klāt vēl papildus informācija, neierakstīs vēl, tā jau nav problēma, tādā ziņā, manuprāt. Un tad galvenais, protams, ir, lai ir šī zināšanas par to, cik daudz un vai ir pētīts objekts vispār. Vai tas ir, šis datējums ir balstīts uz kaut kādiem sauropatradumiem atsevišķiem, vai viņš ir balstīts tiešām izpētē, vai ir bijusi kaut kāda, tur apzināšana un kaut kādi šie urbumi, no kuriem ir datējumi, vai tur tiešām ir pamatīgi izrakumi bijuši, vai ne. Bet tas jau ir vienkārši informācijas apkopošanas jautājums. Un, kā mēs zinām, pārvaldē diezgan labs tas arhīvs, kurā tas pamazām viss nonāk. Galvenais tas, ka daudziem jau objektiem nav tās izpētes. Ne tiem vēstures, ne arheoloģijas, ne arī arhitektūras pieminekļiem. Bieži vien jau nav veikts tās vērtību fiksēšanas arhitektūras mākslinieciskās izpētes. Ja pieminēja, ka tagad visiem pieminekļiem jūs prasat, pirms kaut kādām darbiem, bija laika, ka ne visiem prasīja to arhitektūras māksliniecisku izpēti. Jo runa ir par interjeriem. Mums ir arhitektūras pieminekļi, kuriem viena no saglabājuma vērtībām kādreiz bija arī interjeri. Ja?
ļoti labi zinām, ka cilvēks tur kā nāk jauna ģimene, jauna paudze, jaunas tapetes, tur no tiem interjeriem ļoti bieži vien nekā daudz nav. Un bieži vien veicot, teiksim, kaut kādas lielākas pārbūves tajās mājās, tur jau, labi, tad, kad visi pārbūvē vienlaicīgi to māju, tad jau tās izpētes bija veiktas, bet tad, kad katrs individuāli atsevišķi savu dzīvoklīti remontē, tad jau tāds izpētes reti, kad prasīja, jā. Tur jau sanāk, ka mēs jau nezinām, kas tur vispār ir bijis un kas ir zudis, vai kas ir saglabājams. Tā ir, bet arī izpētēji ļoti atšķirās kvalitāte. Un, tas man ir žēl, jo ir tādi, kas nepārāk iedziļinās, lai gan ir notasacījumi, kam tur ir jābūt. Bieži tu skaties un redzi, ka tas ir izdarīts tīri formāli. Tu saki, ka tur uzrakstīts, ka tur nekā nav, bet patiesībā bildīts saka, ka tur varētu būt gan, ja? Jā, un ir gadījumi, kad, ja tas cilvēks arī kaut ko citu ir izdarījis, bija pāris mums tādi ēkas nesaukšu, kad mēs zinājām skaidri, ka vajadzētu būt. Un mēs redzam, ka tā izpēte nav kvalitatīva. Nezinu, tur ir iekārtie griezt un pateikts nekā nav. Un tad ir pajautāts, jūs pacēlāt kaut vienu to panelīti, paskatījāties. Nē, tad liek pārstrādāt un beigās atklājās viss kaut kas. Griezt plazmā. Jā, tā kā, tas arī dzīvokļiem, protams, ir grūtāk, jo tajā brīdī, ja būvē māju, tad viņi tiešām arī ņem būvatļaujas tādus par dzīvokli katru, nepiestādīs pie katra dzīvokļa mājas inspektoru, kurš nestāsta, lai gan ir tie gadījumi, kad inspektors tiešām iet un redz, ka kaut kas notiek. Tā kā mums tām krāsnīm, vai ne? Jā, paskatās būvniecības informācijas sistēmā, ka tur kaut kas nav vai ir. Bet, protams, ja tas notiek ieštelpās, tad ir grūtāk. Ja viņš pēkšņi logas maina, tad varbūt var, bet arī, Jā, par to izpēti runājot, ir tas pats baznīcas piemērs tikai kuras, bet tas, ka veids kaut kādas darbus un atklāja tos interjeru elementus, tas savu veidu kaut kāds arī godprātības jautājums, jo tikpat labi var gadīties, ka kādam viņš apzinās, ko viņš ir atklājis, bet viņam vajag tur to sienu pabeigt, griezt. Nē, ir, protams. Baznīcās varbūt muižās ir mazāk, bet mājās jau, protams, tur ir ātri taisiet ciet, kaut tik neviens neko nepamanīt. Nē, ir labi, ja viņi liek pa virsu. Tad mums vismaz ir prieks, gan jau pēc gadiem 50, 60 nāks cits īpašnieks, kuram būs citas idejas un būs jaunajiem pētniekiem forši atklājumi. Pārvaldē nav tāda nodoms veikt tādu inventarizāciju. Tas droši vien ir tādā veidā, ka pārvaldes pasūtījuma pamatā ir vienkārši vērtība apzināšana šajos arhitektūras objektos. Tas jau ir finanšu jautājums. Jūs domājat, lai pārvalde pati paskatās? Jo tas ir uzticamāk tomēr. Tādā ziņā tas būtu, bet mēs saprotam, ka tas būtu ļoti liels finansējums, vai pārvalde spētu ņemt, jo tas maksā līdzekļus. Es tā iedomājos Rīgas vēsturiskais centrs UNESCO. Tu zini, cik tur dzīvokļi? Jā. Un cik bieži mainās? Jā, vēl viens jautājums par pieminekļu sarakstu veidošanu. Tas ir 3 minūšu jautājums. Ja? Labi, varam ar 10 minūtes. Sarakstu veidošana, vai jums šķiet, ka visi objekti, kas ir sarakstā, viņiem tiešām ir jāatrodās šai sarakstā? Nē, par pārskatīšanu es piekrītu. Ir tādi, kas tiek tiešām tik ļoti jau izbojāti, kad viņi zaudē savu vērtību. Bet tāpēc ir jau ik pa laikam tomēr noteikti tā pārskatīšana un izvērtēšana. Labi. Mani novērojumi par pēdējo pārskatīšanu, piemēram, ir arheoloģijas vietējās kontekstā Pļauniekā un Cēnkabas izslēdza. Publiski tur ir publicēts teikums neatbilstība kultūras pieminiektu statusam, tātad pamatojums. Ja? Bet es neko netiku nekur dzirdējis, piemēram, par izpēti, lai konstatētu, ka tur vairs tiešām nekā nav. Tīri līdzībās, tad, kad pārskata sarakstu vai katru objektu, kuru slēdz ārā, kas tad īsti bija tās izslēgšanas pamatā, kāds process, vai tur bija izpēte. Kad māja ir nojaukta, tad mēs redzam, ja mājas nav, bet ir objekti, kuriem tomēr ir nepieciešama kaut kāda padziļinātāka izpēte. Par arheoloģiju. Par šo objektu es tieši nevarēšu tev uzreiz pateikt, jo es neesmu skatījies informāciju, bet ir zinu par citiem, kur ir objekta nav. Nezinu, tur, piemēram, ja mēs domājam par kaut kādu Gurzemi un kā bija
senkapiem, kur mēs paši ar Viju vēl rakām. Mēs mums nenāk viens, acīm redzot. Jā, bet tur jau... Darbdeģiem, tur aizēja, nav jūrā, viņi ir 100 metri jūrā, nav tur. Tur skaidrs, ka vienkārši ir notikusi ģeoloģiski procesi. Pārbaudi tika veikta, tur tūmā nekāda apbedījuma nebija, skaidrs pazudis ir. Lielā daļā jau šeit jau arī jāskatās, kas ir tur noticis, respektīvi, ja tev tur ir uzbūvēta māja vai pilnīgi kategoriski, tu redz, ka ir milzīgi pārveidojumi, tur ir skaidrs, ka tur var būt kaut kādi atradumi, varētu būt, bet pēc būtības tev sargāt tur vairs nav ko. Jā, bet te ir runa par šiem glābšanas izrakumiem. Tu redz, ka tā vieta ir iznīcināta, veic izrakumus, lai savāktu to, kas tur ir palicis. Skaidrs, ka tur jau nav droši vien pilnīgi viss iznīcināts. Jo runājot par konkrētu objektu, jau saprot viņa arheoloģijas zinātnē, Latvijas arheoloģijas zinātnē vērtība. Tas nav kaut kārtējā jauno laiku kapsētie, kas mums ir gan daudz, un viņas pamatā, ja godīgi ir vienveidīgas, tas, ka, protams, tur ir abadīti cilvēki, bet zinātniski mēs tur atradīsim jaunas tādas pašas tipiskās saktiņas, neko jaunu, bet tas bija tomēr ļoti īpašs objekts. Jā. Labi, bet sarakstu pārskatīšana, tad Ieva jau minēja, bet es saprotu, ka tu tā uzsver uz arhitektūru domā, ja? Kad tur visi, ko tu saki par arheoloģiju? Par arheoloģiju es vienkārši varbūt nebiju klāt, un tāpēc man grūtāk spriest. Es domāju, Mārtis varētu teikt, ko viņš saka par arheoloģiju. Es jau arī neesmu nekādā veidā saistīts ar sarakstu pārskatīšanu, bet kā piemēru es varu minēt, ir arī objekti, kas ir bijuši izslēgti un tiek ievietot atpakaļ, piemēram, Matašiena, kas tiek atklāti pa jaunu, un nav jau zvanīts, kad pēc kāda laika kaut ko atklājot vai ne, Pļaunē kalnā vai tūmā tas objekts nenonāk atkal sarakstā. Tā pašā laikā tev vēl viena lieta, kas tev ir jāpaskatās, labi, pats objekts nav, bet viņš taču atrodas citu objektu aizsardzības zonā, līdz ar to tāpatās tur aizsardzība jau kaut kāda viņam ir. Tur mēs arī varam diskutēt, jo prasības, kas ir attiecināts uz teritoriju, atšķirās. Jā, bet šajā gadījumā redzi, tehniski tev aizsardzības zona ir, tur metāldetektori tāpatās, tur nevar cilvēki, teorētiski nedrīkst, kas notiek praktiski, tas atkal kārtējoreiz ir cilvēku godaprāts vai ne, un izglītība, bet, nekādas tādas pārveidojumus, kas var iekļaut, kaitēt citus pieminekļus, tu nevari veikt, un atkal nosacījums, ja kaut kas tiek atklāts no jauna, tiek paziņots, un viņš var tikt uzņemts atkal. Tā jau nebūtu it kā problēma, saprot. Tas tieši tāpat tās, kā ir jāsaprot, ka kultūras pieminekļu saraksts, viņš ir tomēr arī dinamiska lieta. Ir kaut kādas lietas, kas, protams, tur būs un ir, bet jāsit pie koka, ir lietas, kas un notikumi, kas notiek kā rezultātā, kurus mēs nespējam nekādu veidu ietekmēt, debes katastrofa. Bet pēc likuma Mārci kultūras pieminekļu saraksts ir saraksts, kurš ir dinamisks pamatā, paredzēts dinamisks tikai vienā virzienā augt. Protams, mēs visu nevaram pa muzeju uztaisīt, ja? Bet tāpēc tas saraksts būtu jātaisa atbildīgi, liekot sarakstā, tu liec tiešām objektu, kur tas izpētīs tik tālu, lai saprast, ka viņš ir tik vērtīgs, ka viņam jāatrodās tajā sarakstā, lai nav tā, ka tur ir objekts, kur secini, šīs objekts ir mazāk vērtīgs par to, mēs tagad ņemsim, lai nenotiek tā kā tu aprakstīji to spēlēšanos, ieliekam, izņemam, bet saprot, ka gan ielikšana, gan izņemšana, tas jau nav tā, ka to ir pirmkārt izlēm viens cilvēks, vai ne? Tas ir gan liels process, kurā ir iesaistīti vairāk gan pētnieki, gan profesionāli, gan eksperti, vai ne? Gan bieži vien gan no pārvaldes puses, gan arī vēl no kaut kāda pieaicinātie, vai kas ir pētījuši. Tā ir pirmā lieta. Otrā lieta, tas ir kaut kāds juridisku darbību kopums, kam ir jāiziet cauri, vai ne? Līdz ar to tas ir tieši tāpatās, kā mēs domājam par muzejiem un nacionālo krājumu. Tieši tāpatās, kā uzņemt un izslēgt no nacionālā krājuma. Tas nav tik vienkārši. Tieši tāpatās ir arī ar kultūras pieminekļu sarakstu, vai ne? Jo saprot, ka šajā brīdī valsts pasaka, ok, mēs par šo uzņemamies atbildību. Un tā speciālists, kurš to izlēma, pienākums ir balstīt to zinātniski pamatot. Uz informāciju, kas ir pieejama, protams. Jā, bet viņam ir jāapzinās, ja tā informācija tiks kopa, ka viņš par to nevar izlemt, tad viņam ir tā kā... būtu jābūt tā izpētē, lai saprastu tomēr, jā. Man bija jautājums, klausoties par to, kā notiek tā procedūra par pieminekļu sarakstu veidošanu vai aizsargājumu objektu sarakstu veidošanu. Savulaik bija normatīvajos aktos pēc 92. gada likuma, ne reizē ar likumu, bet jau vēlāk bija, manuprāt, tāds nosacījums, tas gan vairāk attiecas ne uz arheoloģijas, bet uz arhitektūras pieminekļiem bija tā
minimālā proporcija autentiskumam. Tur bija laikam 20%, ja ir saglabājušies no sākotnējā objekta satura, struktūras vai plānojuma vai kaut kāda. Tie 20% laikam bija tā robeža. Ja ir zem 20%, tad tas vairs nav. Tā kā Evers minēja to formulējumu, ka neatbilst izslēgts, tāpēc, ka neatbilst aizsargājuma objekta statusam. Vai tāds vēl ir šobrīd spēkā kaut kāda tāda, protams, aptuvena tehniska proporcija? Tā tīri nē. Nav, jā? Nav. Bet to parasti jau arī speciālisti lemj, jo viņi skatās. Citreiz varbūt viņi arī saglabā, tur, pieņemsim, bija viena ikona, viņa bija diezgan nežēlīgi pārgleznota, bet tāpat laikā viņi spēja saprast, ka varbūt viņai tā vērtība ir kritusi, bet, droši vien speciālisti skatoties, ka tas ir varbūt klāts pa virsmu, viņi saglabāja tikai tāpēc, ka, apakšā ir palicis. Varēs, jā, kad iespējams viņu varēs atgūt. Viņi, protams, uzreiz no valsts palika par reģionu vai vietēs, pat, tik precīzi neatceros, bet ir kaut kāds, varbūt, kad mums liekas, viņš ir zudis, bet mēs saprotam, ka viņš vēl varētu būt. Ir, protams, tādi, kur tiešām tik krasi noteikti, ka tad bet viņš tāda formāla kritērija, teiksim, tā gluži ierēdnieciski ierakstīta, tik procentu autentiskā materiāla vai struktūras. Tad droši vien, es nevaru galvot, bet es domāju, tas varētu būt tā, ka tajā brīdī cilvēki sāks spēlēties par kaut kādu 1%, tīpaši, ja viņi nevēlētos. Tā, mums ir jautājums. Sveicināti. Jūs profesionāli esat ļoti dziļi savā tēmā, bet es uzdošu mēs izrunāsim tukšu tā teikt, populāru jautājumu no interneta dzīlēm, ko es lasu. Jūsu viedoklis par Uldevena pili, kas ir ļoti plaši izskanējis. Kā jums ir viedoklis? Vai tas ir kultūras mantojums? Cik tur autentiskuma? Lūk, 50 gadi. Lūk, tur ir tās neaizstāv lielvārda, aizstāv ogre un viss. Visas tās aizsardzības lietas un tam līdzīgi. Un plašās, tā teikt, masās rodās iespējas, ka lūk, šis ir tāds kārtīgs latviskuma, tā teikt, citadele, autentiskums un viss kaut kas. Vai viņam bija kāds status šai pilī vispār? Nē, jo tas ir privāta lieta un 30 gadus vecs objekts, ko cilvēks cienījams mākslinieks tajā brīdī uz šī nacionālā viļņa, tā teikt, izlēma, kad Liepiņa kungs grib tādu būvēt. Viņš arī attiecīgi uzbūvēja un uzturēja viņu. Te gan ir stāsts par to, kad zem tās pils pāris gadus atpakaļ tika atrasts liels depozīts, kas ir nonācis Nacionālā vēstures muzejā. Tur gan ir saistīts ar to, ka tur tā zeme, kad būvniecībai ņemta, ir atvest no citurienes, un acīm redzot, monēta depozīts ir nonācis tur. Un nesen, man bail, kurā gadā, tad mums bija plenērs pie Dzirkaļu pilskalnā, es aizbraucām uz Dzirkaļu pilskalnu, neviena nav, visi ir tur, izrādās, viņi tur monētiņas lasa, vai ne? Atbrauc Juris un milzīgi kasta tāda plasmas, kur pilna ar sudraba monētām, vai ne? Gadās arī tāda, bet ja mēs runājam par to pašu pili, šeit ir tā lieta, kad kārtējo reizi var atgriezties pie jautājuma, kas ir kultūras mantojums. Jo, ja tas ir objekts, kurš ir sabiedrībai svarīgs un sabiedrība kaut kāda cilvēku kopums atzīst, un pietiekuši liels cilvēku kopums, nerunājot 1, 2, bet pilsēta vai ciems vai kaut kāda noteikta kopiena, atzīst, ka tas viņiem ir svarīgs un ir saglabājams, tad tas kļūst par kultūras mantojumu. Šeit, protams, tā ir diskusija. Tikpat labi Nacionālā biblioteka, kas ir krietni jaunāka ēka, ir iekļauta kultūras pieminekļu sarakstā. Tas labs jautājums. Bet kādā kategorijā tu liktu Uldevena pili? Tad, ja tu konstatētu, ka viņa vietēja sabiedrība ļoti novērtē, viņa grib viņu kā kultūras mantojumu. Es viņu neliktu kā pieminekli nekur. Bet viņš noteikti nav arheoloģijas piemineklis. Viņš noteikti vēsturiski notikumi. Viņš varētu būt tas, ko Mārtiņš pieminēja, tautas celtniecība. Patiesībā tā bija ļoti interesanta tēma, jo es arī par to aizdomājos, braukājot, ka es redzu, ka pamazām tiek vai aiziet bojā, vai pārbūvētas šīs tautas celtniecības mājas, guļbūves, arī ķieģeļu būves, bet jebkurā gadījumā tā ir, kā mēs raksturosim Latvijas ārpus Rīgas arhitektūru laikā no 14. līdz 39.
44. gadam vai 41. gadam. Nu, kas notika laukos tajā laikā? Mums ir kāds piemineklis, kas nav rakstnieka dzimtās mājas. Brīvdabas muzejā ir taču tā, bet pēdējā daļa, ko ielika, tā ir tieši jaunsaimniecības sēta. Jaunsaimniecība, viena sēta ir, jā. Nē, Bet tādas, kas ir in situ, tad savā dzimtajā vietā, tāda sarakstā nav. Ir, ja? jā. Bet tāds diezgan problemātisks objekts. Bet tas nav, tā ir maza daļa. Nē, atsevišķi ir jau vienkārši tas, kad ir... pēc tam jau tās saimniecības, bet arī visas tos kompleksus. Pirmkārt jau nāca kolhozs, kas daudz ko iznīcināja, un arī vēlāk cilvēki paši viņi kaut ko piebūvē, pārbūvē un izjauca to struktūru. Ja kaut kur ir saglabājies tāds jauks stūrītis, kas ir kā pirms 100 gadiem vai vairāk, tad jau ir ļoti labi. Bet, cik es atceros, jau arī jau tajos gados rakstīja par to, ka tās senā celtniecība tika mainīta, kaut vai ar jumtu formu, kad pazuda šie pušļauptie gali un sāka taisnot. Lāču pakaļu saucamā. Jā. Nē, tur bija labi. Bet tur ir runa par 19. gadsimtu. Nē, tur bija klasisks piemērs tieši tas, ko jau minēju 30. gadu sākumā. Pauls Kunziņš rakstīja avīzēs un kur, ka Latviju tautas arhitektūra ir iznīcinājusi Strazdu būrīšu sērga. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka kārtīgā guļbūvē ir piebūvēts klāt briesmīgās verandas ar krāsainiem stikliņiem, kas ir 19. gadsimta un 20. gadsimta sākuma mode. Tagad mēs kaut kur laukos redzam guļbūvi, kurai ir pieaudzēta klātā veranda un kur jau izskatās, tā kā viņi tur būtu jau no dzimšanas klāt bijusi. Mēs priecājamies, redz, cik skaisti kokamatnieka darbs un vēl visi tie verandas stikliņi saglabājušies. Un tas, ko Mārcis teica, ko uzskatīt par kultūras mantojumu, ko nē. Otrs piemērs igauņu kolēģi pirms pāris gadiem, ka bija arī tiešsaistes konference vēl epidēmijas laikā par apdraudēto mantojumu. Tas gan bija vairāk par tā saucamo pēckaru vai padomju periodu modernismu Baltijas valstīs, bet tur bija piemērs, ka viņi, piemēram, uz savu Igaunijas brīvdabas muzeju, tātad, kas blakus Tallinai atrodas, ka viņi ir pārveduši vienu kolhoza dzīvojamo ēku, kādu mums arī diezgan daudz divstāvīgu balto ķieģeļu, to Hruščovka ne pilsētas variantu, bet kolhoza, daudz dzīvokļu māju, ko pie fermām, piemēram, būvēja, kur ir 4 vai 6 vai 8 dzīvokļi, maksimālais. Viņiem tagad tā stāv kā sociālismu perioda dzīvojama apbūve Brīvdabas muzejā, teiksim, blakus visam 18. un 19. 20. gadsimta sākuma lauku dzīvojamām ēkām. Tas būs Brīvdabas muzeja. Jā, es tieši gribēju Līvānu māju piesaukt. Brīvdabas muzejā vajadzētu. Pirms pusgada Delfos bija liels raksts, kāds tur Latgalē pamestais spoku ciems, kur stāv tukšas līvānietis kaut kur, ja nemaldos, Daugavpils rajonā vai kaut kur citur, un tam līdzīgi. Jā, bet atgriežoties pie stāsta par šo ūdeni pili, attiecīgi, tas, kas man ienāca prātā tagad, jūs runājāt, ir viens piemērs, kur 80. gados būvēts guļbūvis ir kultūras piemineklis, tas ir Ārājuša Ezerpils. Jo tur ir, saprot, tur ir cits konteksts, tāpēc, ka viņi ir būvēti kā rekonstrukcija. Kas jau ir piemineklis tagad. Kas ir zem, viņš nav gluži zem, Ezerpils ir bišķi nostāk, vai ne, pat kā tieši apsakoja kolēģi, kāds ir stāvoklis un zem ūdens pirmoreiz pa 30 gadiem, bet jā, tas stāsts ir tāds, ka redz šeit arī tās ēkas, kas ir guļbūvis virs ūdens, respektīvi tas, ko apmeklētāji var iet un skatīties, jā. Viņas arī ir. Viņas tiek traktētas kā zinātniski pamatot arheoloģiskās rekonstrukcijas. Tas ir zinātniski pamatot arheoloģiska rekonstrukcija. Savukārt, ja mēs skatāmies šo Lielvārdas pili, jā, tad viņa nav gluži zinātniski pamatot arheoloģiska rekonstrukcija, bet savā pastāvēšanas laikā, jo viņi nav vienīgā Latvijā tāda, mēs zinām, ir arī Tērvete, ir arī, jau Kromakalna brālība arī jau ir uzbūvēta diezgan pamatīgi šī. Bandavā arī vismaz viena būves. Jā, un ir vēl vairākas vietas, kur ir privāti šie rekonstruktoru grupas, vai ne, savā laikā ir visu kaut ko sabūvējuši, un tam, diemžēl, ir jāsaprot, ka guļbūvei kā tādai ir savs dzīves cikls, respektīvi, un tie ir patiesībā no ārēšiem, mēs ļoti labi zinām, ka tie ir sev 25-30 gadi, kur viņi vienkārši pēc tam sāk prasīt tik ļoti lielu ieguldījumu, lai atjaunotu, kad šajā gadījumā
tas pirmkārt ir finansiāli ieguldījums, otrkārt, kā mēs zinām, arī visu mūžu cilvēks var uz entuziasmu dzīvot, bet tas ir ļoti sarežģīti. Un tas, ko es gribēju ar šo visu teikt, ir, kad redzi, tomēr atrodās ir tā kopiena kaut kāda, un lājā gadījumā šajā tas ir Ogres novads, bet kura uzskata, ka tas ir kaut kāds. Un šajā gadījumā es drīzāk teiktu, ka tas ir drīzāk kā centrs, izglītības centrs no vienas puses. No otras puses, mēs varētu nosaukt latviski, es pēkšņi nevaru atcerēties vārds landmark, angliski tas būtu, jā. Vietzīmē. Kāds objekts, ļoti nozīmīgs objekts ainavā, lai ir jauns, bet kas visiem ar kaut ko asociējas. Un līdz ar to cilvēki nezina, kas notiks, jo šeit ieslēdz mūsu cilvēciskā daba. Viss, kāpēc mēs vienmēr patīk, kāpēc vispār cilvēkiem patīk kultūras mantojums, un mēs vispār runājam, ka mums kaut kas no pagātnes ir jāaizsargā. Tas ir tīri psiholoģiski, tāpēc, ka tas, kas ir bijis pagātnē, ir droši, jo to mēs zinām. Mēs zinām, kā tas izskatījās. Tā tas ir, un tas ir droši, un tas strādā ļoti lielā daudzumā gadījumu. Mēs runājam par arhitektūru vai ēkām. Tas nesabruks, tas turēsies. Kāds to ir uztaisījis. Savukārt nākotne vienmēr ir tas nezināmais. Tāpēc arī mums ir, ja mēs domājam par, nedaudz novirzoties no tēmas, par kinematogrāfiju, tad lielākā daļa no filmām, kas ir par nākotni, ir diezgan pesimistisks. Tāpēc, ka tas ir tīri cilvēku dabā, no tā baidīties no pārmaiņām. Tu nezini, no tā tu baidies. Jā, tieši tā. Un šajā gadījumā izskatās, ka, ja mēs tā skatāmies no tāda klasiska kultūras mantojuma viedokļa, es drīzāk teiktu, ka šai pilī nav tāda statusa šobrīd. Bet man šķiet, bet viņai ir visā citādas pievienotās vērtības, kur man šķiet, ka Ogres novads tieši postulē to objektu kā nozīmīgu tajā izglītojoši ideoloģiskajā aspektā, nekā kultūras mantojuma tajā mūsu tradicionālā izpratnē, kā paliekas no pagātnēm. Šajā gadījumā mēs drīzāk varētu runāt, ka tā ir vieta, kurā tiek kā mēs varētu teikt, nodrošināta nemateriālā, ja mēs to tā varētu teikt, kultūras mantojumu vai šādu domu nodošana. Senlatviešu tradīcijas, sauksim lietas īstajos vārdos. Man vārds senlatviešu ļoti... Es speciāli to lietoju, zinot šī vārda. Senlatviska. Nē. Bet varbūt mums ir jātuvojās noslēgumam, ja esam baigi izrunājušies. Pirms noslēguma. Mūsu pagrabs ir kultūras mantojums. Un kas ir Jā, bez šaubām. Viņš ir parkā. Varbūt atslēdās, jo es sevi dzirdu, bet... Es vienkārši jūtu atbildību izteikties par pagrabu. Tā, dzirdiet, ja? Dzirdam. Par pagrabu runājot, Ieva arī var apliecināt, viņš ir kultūras mantojums, viņš ir kultūras mantojuma daļa. Mēs atrodamies Kompleksa daļa. Jā, arhitektūras piemineklī Doles mūžas apbūve. Tās ietver plašāku teritoriju, arī dažas mājas, kurās tuvākie kaimiņi dzīvo, ir šī arhitektūras pieminekļa turētāji, daļas turētājiem. Tas ir viens, un vēl, turklāt vēl aizsardzības zona šim objektam ietver arī pretējo krastu jūsu zināšanai. Ja? Tad, ja pretējā krastā notiek kaut kas, kas jūsu ieskatos maitā kultūra vēsturisko ainavu, jūs varat aizrādīt. Ja? Jāzvan uz pārvaldu. Jā, pievēršoties pagrabam, tas ir kādas saimnieciskas ēkas apakšējā pazemes daļa. Iezīmēta vēsturiskā plānā. Ilgstoši bija palikusi tādā rezerves fondā, ar domu, ka kaut kad pieķersimies. Ja godīgi mums ar iepriekšējo direktoru muzeju jau bija diezgan, jau veidojās idejas, bet pagrabs izdomāja savu attīstību turpināt straujāk nekā mūsu idejas attīstījās. Ja? Un tad, kā jūs redzat, tur ir notikušas patvaļīgas viņa paša patvaļīgas pārmaiņas, un mums tagad ir straujāk jāsāk domāt par to, ko ar viņu darīt. Ja? Bet, manuprāt, šis ir ļoti labs piemērs, par ko mēs arī te minējām, kad nekas nav mūžīgs. Un tas ir jāņem vērā. Mēs vienmēr domājam par šo rekonstrukciju, restaurāciju. Es vienkārši vienmēr atcerēšos profesoru Gavrīļinu vārdus par to, ka tas ir, mēs tikai tādā veidā cenšamies aizkavēt nenovēršamo. Jo agrāk vai vēlāk, visam pienāk gals. Jā, bet to, ko mēs ļoti vērtējam, mēs par katru cenu cenšamies saglabāt. Jā, gribēju parunāt par Doles kultūras pieminekļiem.
kultūrvēsturiskajiem. Vai nedaudz varētu dot? Rekord mikrofons. Pamēģiniet. Jūs mani dzirdat, vai ne? Dzirdat? Nē. Tur vajag podzīt. Dzirdat, jā. Bet man gana skaļa balss ir tāpat. Es Dolē dzīvoju jau 40, vairāk kā 40 gadus. Vairāk nekā 40 gadus. 20 gadus no tiem esmu strādājusi Doles vēstures muzejā un vēlāk arī tā Daugavas muzejā. Apmēram 15 gadus atpakaļ bija ļoti izplatītas ekskursijas, ļoti pieprasītas apkārt Doles salu. Nu, un gan pieaugušajiem, gan bērniem. Un, protams, ka es tās vadīju. Bet ekskursiju var vadīt tad, ja ir par ko stāstīt. Nu, protams, ka tas bija kultūrvēsturiskie pieminekļi un Doles nemateriālais mantojums. Jo ir tāda dīvaina parādība, ja tu pieeji pie tā objekta un tikai, lūdzu skatieties viss, ilgi jau tu turistus savā uzmanībā nenoturēsi. Tur nekas nav. Un tās ekskursijas parasti gāja gar tiem pieminekļiem, piemēram, tas pats Jāņkalniņš. It kā jau nekas arī nebūtu, un arī iten nekas nebūs. Ja tev nebūs blakus nemateriālais kultūras mantojums, kur tu vari izstāstīt teiku, leģendu, vai vispār, ja tev ir interesants stāstījums. Tāpat arī Vecdoles, kas ir ļoti vērtīgs kultūras piemineklis, Vecdoles grupas. Tev arī tur vajag to stāstījumu. Bet es teiktu, ka vislielāko iespaidu parasti ekskursijās varēja panākt, ja aizveda cilvēkus un uzveda solāžu skansti augšā. Jo kas viņā tur ir vērtīgs? Tur ir pirmām kārtām tā ainava, kas atklājās. Bet tā pieejamība solāžu skanstē ir tāda, ka viņa ir ļoti stāvs tas piemineklis. Un apmēram tas bija kāds 12. gads. No Salaspils bija viena biedrība, kas gribēja kaut ko labu izdarīt pie šī kultūras pieminekļa. Respektīvi, es viņiem padevu ideju, viņi gribēja piesliet kāpnes, tādas pieslienamās kāpnes, jo neko jau tur nevar rakt un nekā, bet piesliet kāpnes varētu, lai varētu uzkāpt. Jo pretējā gadījumā Doles skanstē var tikai uzrāpot. Un pēdējā laikā radās tāda sabiedrība, pensionāri ļoti brauca. Viņiem stāv malā, viņi saka, es neriskēju. Un ziniet, tad man jau arī bija biedrība nodibināta, un es biedrības vārdā vasarā ap šādu laiku griezos tajā pieminekļu aizsardzības biedrībā ar tādu iesniegumu, lai atļauj šīs kāpnes tur piesliet, jo būs izgatavotas. Un ziniet, tā pieminekļu valde, vai citādi viņa saucās, viņi tur visi vai no atvaļinājumā bija, vai kur tas mans iesniegums pazuda, bez pēdām. Salaspils atkal pašvaldībai, laikam tas bija zināms, un izrādījās, ka neviens arī nav gatavas atbalstīt, jo principā jau vajadzēja atbalstu no īpašnieka. Solāžu skanste pieder īpašniekam solāžu mājas, ja, tur tie īpašnieki. Ja nav īpašnieku atbalsta, neko arī pašvaldība īsti nevar izdarīt. Ir tāda lūk tā problēma. Tad par pieejamību. Man te, ejot uz šejieni, delegēja no mājām, tu paprasi, ko tas nozīmē daļēja pieejamība vai pilna pieejamība. To es pie Mārtiņa apmēram noskaidroju, bet man radās vēl viens jautājums. Kā tas nozīmē diennakts laikā? Jo redziet, ka es arī tur nedaudz ar turismu nodarbojos, un tur man bija atpūtas vieta pie Daugavas, pie solāžu skanstes. Ziniet, cilvēki brauc, varbūt ļoti agri arī brauc, bet vairāk viņi brauc ļoti vēlu, jau ap pusnakti, ap līgo laiku viņi saka, ziniet, mums tur jāaizbrauc,